Un tā, mēs aicināsim tad uz skatuvi mūsu diskusijas dalībniekus. Mārtiņš Baltmanis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšnieks, pulkvedis. Mārtiņu Baltmanu aicināsim atpakaļ, lūdzu. Anja Ādsinki, welcome back to stage. Laureā Lietišķo zinātņu universitātē Somijā. Viņa ir vecākā lektore. Mēs pirms kādu brīžu dzirdējām sarunu par patvērtnēm. Gints Reinsons, arī aicinām atpakaļ Gintu Reinsonu, Rīgas valsts pilsētas civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītāju. Un CTO of Atmos Group, OI, Guy Zīman. Welcome, please join in to our discussion. Es arī tā, šis laikam vēl nedaudz jāpavalk nost, lai var redzēt arī tie, kas mūs sēž nedaudz tālāk tur. Tā, notestējam lūdzu tulkošanas ierīces. Tātad, mīļie runātāji, vai jūs dzirdat tulkojumu no latviešu valodas uz angļu valodu? Ja tā, tad paceliet rokas. Yes, it works. Yes, it works. Juhu! Paldies. Tātad tālāk mēs diskusiju turpinām vadīt latviski. Protams, ka mūsu diskusijas dalībnieki atbildes sniedz angļu valodā, bet viņiem ir iespēja arī sekot līdz tam, ko mēs runājam šeit. Un tā, tie jautājumi, par kuriem mēs šodien gribam parunāt, ir 5 galvenie jautājumi. Centīsimies visus pagūt izrunāt. Darbības nepārtrauktība plānos, kāda tā ir, tad jaunie riski un globālā ietekme uz ugunsdrošību un civilo aizsardzību, kas ir mainījies burtiski pēdējo gadu laikā vai pēdējo mēnešu laikā. Tad tehnoloģija loma civilajā aizsardzībā, digitāli risinājumi, kas nodrošina sabiedrības pasargāšanu, kādi tie ir, kas mums būtu jāzina. Resursu sadala un piegādes ķēdes izturība civilajā aizsardzībā. Tas ir vēl viens jautājums, un noslēgsim ar ilgtspējīgiem risinājumiem civilajā aizsardzībā. Pēdējā laikā ilgtspēja, piemēram, man liekas, ka pamazām atkāpjas kādā 2., 3. plānā, diemžēl, ņemot vērā realitātes pasaulē, arī tā skaitā ģeopolitiskās un tikai politiskās. Nedaudz pamainās arī uzsvars šajā ziņā. Bet ilgtspēja atcerēsimies, ka nav stāsts tikai par kādu zaļo kursu vai domāšanu, bet arī par cilvēku resursu vadību. Tāpēc par to mēs arī centīsimies vēl parunāt. Nu, tad ķeramies klāt. Šeit ir ļoti svarīga maza nianse, ka lūdzu izmantojiet iespēju uzdot jautājumus. Ja pēkšņi kāds jautājums vai kas precizējams, paceļam roku un iesaistāmies diskusijā. Mēs gribam pateikt arī paldies Samsung, kas nodrošina tulkojumās ierīces, tātad mobilos tāruņus šeit mūsu diskusijas dalībniekiem par tehnisko atbalstu. Paldies Samsungam. Vēl kas ir svarīgi. Sāksim mēs ar to, ka atgādināsim, kas ir jūsu ekspertīze, ja tā var teikt. Ar to mēs arī sāksim pamazām. Un tad, ja pēkšņi jūs dzirdat kādu viedokli vai kādu faktu, un jums ir cits viedoklis vai kāds cits fakts, droši roka gaisā un iesaistāmies diskusijām. Starp citu, arī, ja pēkšņi jums liekas, ka uz kādu no jautājumiem jums nav atbildes, tad droši atbild tie, kuriem tādi ir. Nu, tad ķeramies klāt. Darbības nepārtrauktība civilās aizsardzības plānos būs pirmais jautājums, bet sākam vēlreiz ar to ekspertīzi. Jā, Pulkvežkungs, vienā teikumā. Ugunsdrošība, ugunsdzēsība un civila aizsardzība. Ugunsdrošība. Ugunsdzēsība un civila aizsardzība. Un civila aizsardzība. Paldies. Anja, the area of expertise. Tātad, kas ir tava darbības joma, kurā tu vislabprātāk darbojies un ko tu vislabāk pārzini? I would say that maybe the basics of risk management and risk management process and emergency planning, I would say. All right, risk management. Paldies. Nu jā, tātad mūsu pamatdarbība viennozīmīgi civilā aizsardzība, tad pilsētas infrastruktūras uzraudzība un informācijas apmaiņa operatīvi tieši pašvaldības līmenī. Mr. Zīman. Yes, my expertise in shelter and physical protection. I've been in the field of shelters for more than 15 years and built shelters in 25 countries, studied the standards and regulation in different countries and how to build shelters and shelter programs.
Shelters and physical safety. Yes. Physical protection. Physical Explosions protection. and, Thank you. Vai es varētu lūgt apskaņotājiem bišķi skaļāk kontroli, lai mēs viens otru arī dzirdam? Jā. Paldies. To varēja netulkot. Ok, let's go. Sāksim mēs tātad ar pirmo jautājumu. Un pirmais jautājums bija darbības nepārtrauktība civilās aizsardzības plānos no teorijas līdz praksei. Tātad darbības nepārtrauktība civilās aizsardzības plānos. Kas tur šobrīd atrodams ir attiecīgi tur Latvijas vai Somijas gadījumā? Un varbūt kam tur būtu jābūt, bet mēs vēl neesam paguvuši noreaģēt. Kurš pirmais? Jā, lūdzu. Es te varbūt sākumā ar pašvaldību. Jā, un tad jau Mārtiņš noteikti bija tik detalizēta prezentācija un noteikti par to teiks. Darbības nepārtrauktības plāni ir struktūras arī pašvaldības līmenī, kuras uzrauga pašvaldības uztur, ja tā var teikt, ja? Pašvaldības kritisko infrastruktūru un pašvaldības kritiskos pakalpojumus. Un tur jau ar normatīviem aktiem pateikts, ka pēc būtības tam darbības nepārtrauktības plānam ir jābūt un visām tām galvenajām aktivitātēm, kuras tiek realizētas caur šo izstrādāto plānu. Tas ir riska novērtējums, personāla apmācība, fiziskās un digitālās infrastruktūras aizsardzība, incidentu reģistrēšana, ja, un teiksim, šo risku mazināšana tajos plānos tiek ieintegrēta. Lūk, tas, pie kā mēs šobrīd saskaramies šajā ģeopolitiskajā situācijā, kad šīs hibrīda kara elementi un tieši tas uzbrukums mūsu dažādiem pašvaldības struktūru, mājaslapām, elektroniskiem pakalpojumiem notiek ļoti regulāri. Šī darbības nepārtrauktības plānu izstrāde un vispār tā drošības kultūra, viņi iet jau arī pie tām organizācijām, kurām, teiksim, normatīvo aktu bāze to neliek darīt. Bet vienkārši tāda drošības kultūra un vēlme parūpēties par to, ka tas pakalpojums tiek nodrošināts, ja, liek, kā saka, gandrīz to darīt. Ja, tāds būtu tas ātrais komentārs par to, ka tā ir dažām organizācijām, dažām, teiksim, šķautnēm kaut kas jauna prakse. Bet tas sanāk, ka tas risinājums ir tāds, piedod par vārdu, patvaļīgs. Ja? Vienkārši tāpēc, ka arī citas organizācijas, kurām netiek izvirzīt šīs prasības, saprot, cik tas ir svarīgi? Jā, tagad viņi apzinās un saprot, ka jā, pēc būtības tas ir svarīgi un tās iestrādes un tā prakse, ko tas darbības nepārtrauktības plāns sevī paredz, ietver visu to, ka tu nostiprini savu fizisko infrastruktūru, digitālo, personāla apmāci, korekti reaģē uz incidentiem, ja? Saulaicīgi es aizsargāju infrastruktūru, preventīvās tās darbības. Ja? Un, es saku, pat jau ir paredzēts kāds pasākums, ja, kas būtu tā kā kultūra vai sports, ja, kaut kas tam līdzīgs, ja, vai kāds muzejs, kurš grib kādu eksponātu kaut vai no Ukrainas atvest, parādīt. Ja, ja viņam uzbrūk, tad tas pasākums nobrūk. Ja, un tādā veidā mums ir jāaizsargā šie elementi, kas ir pamatā, kur mēs rādām arī sabiedrībai piemēru, ka mēs esam droši, ar mums var paļauties pat tādās mazās detaļās. Paldies, Baltmaņkungs. Es gribētu teikt, ka te būtiski īstenībā atbildot uz šo jautājumu ir jānodefinē robežas, ko mēs saprotam ar civilo aizsardzību un ar darbības nepārtrauktību. Jo principā, protams, viņas ir savstarpēji saistītas. Mēs kaut kādu daļu no civilās aizsardzības noteikti izmantojam priekš darbības nepārtrauktības, bet tomēr tās ir jānodala divas lietas, jo principā, ja mēs skatāmies uz tādu valsts civilās aizsardzības plānu, tur nebūs detalizēti par darbības nepārtrauktības nodrošināšanu. Tur būs principā katastrofu riska novērtēšana un tas, kas institūcijām ir jādala, lai reaģētu un tiktu galā ar sekām. Protams, arī vēl elements par preventīvo gatavību, teiksim, kā mēs varam novērst konkrētas katastrofas iestāšanos. Un tā kā es arī prezentācijā minēju, mums šī informācija tad ir jāpārnes uz to darbības nepārtrauktību un jāizmanto viņa pavisam no citādāka aspekta. Viņa ir jāskatās, ko šis nozīmē priekš manas organizācijas. Priekš manas organizācijas, lai nodrošinātu darbību. Es domāju, tas ir, tur ir jānovelk tāda līnija, lai
lai viss nesaietu mums vienā kaut kādā katlā, ja tā var teikt. Un tāpēc arī visi tie tiesību akti un plānošanas dokumenti arī viņi ir nodalīti. Jo tur ir atsevišķi izdalīts, piemēram, kritiskā infrastruktūra kā tāda, kas arī, diemžēl, tiesību akts ir pieejams publiski, bet pats saturs nav pieejams publiski. Un tur ir saraksts īstenībā, kas ir klasificēts un visās valstīs īstenībā. Viņš ir klasificēts un viņiem ir tīri specifiski īstenībā uzdevumi uzdoti, kas tev ir jāizdara, lai nodrošinātu savu kritiskās infrastruktūras darbību. Bet kā var, piemēram, šeit klātesošie uzņēmumi un iestādes zināt, ka arī uz viņiem tas attiecas? Ja tā būs privātā kompānija un no nozares, tad, respektīvi no valsts būs pateikts, šis ir kritiskā infrastruktūra, ar viņiem sazināsies kompetentā institūcija. Mēs jūs sameklēsim. Var tā arī teikt, sameklēsim, bet principā tur notiks savstarpēja sadarbība, un tā notiek īstenībā šodien ikdienā. Ir sadalīti pat ir vairākas kompetentās institūcijas, kas par kuru objektu nozari ir atbildīgas īstenībā, kuras sadarbojas ar viņām. Un tur ir dažādi elementi, vienkārši sākot no tās fiziskās drošības vispār kā tādas, infrastruktūrai, kas arī ir darbības nepārtrauktība, un turpinot jau varbūt ar tiem elementiem, kas nav tikai fiziskā drošība, kas ir kiberdrošība un viss pārējais. Tā kā tas ir mazliet jānodala, lai nesajauktos viss kopā, bet savstarpēji ir saistīts. Protams, ir gadījumi, kad mēs varam kaut ko varbūt izmantot un apvienot, teiksim, vienā plānā, viņu kaut kā mēģināt nosaukt, bet tad arī tomēr ir jānodefinē arī struktūrā pašā plāna, tad kas attiecas uz tādu varbūt civilu aizsardzību un kas uz darbības nepārtrauktību. Un mums latviešu valodā civila aizsardzība ir viens termins, bet vispār angļu valodā tie vēl ir divi. Ir civil defense un civil protection. Un tie arī atšķirās īstenībā. Ja mēs gribam vēl šo elementu likt, tad arī tur ir jānovelk īstenībā robežas, lai mēs būtu precīzi un nebūtu beigās, kā saka, āboli ar bumbieriem, kā saka, sajaukt. Bet vai tas nozīmē, ka, piemēram, faktiski tur ir daudz vairāk to apakšsastāvdaļu, un visi, uz kuriem tas attiecas, var sevi atrast šādos plānos? Noteikti var atrast. Šajos plānos ir rakstīti arī komersanti, ja konkrētais pasākums, jo tur jau nav rakstīts tikai kaut kāds, varbūt pat komersantu nosaukums, bet tā tad mums ir konkrēts pakalpojums, ko mēs gribam nodrošināt. Piemēram, ūdens apgādes pakalpojums. Ja? Un tad tur ir rakstīts, kaut kur tur sadaļiņa ir, kas ir pašvaldībai, ja? Jo tie ir pašvaldību, teiksim, Latvijā dibināti privātie uzņēmumi. Un tad tālāk aiziet jau kritēriji, teiksim, kuram mēs to piemērojam, kuram nepiemērojam. Tur ir tā diskusija atkal, kā saka, starp konkrēto nozari, atbildīgo institūciju valsts pusē un tad privāto sektoru. Cik tālu mēs ejam, vai visi, vai tikai daļa, teiksim. Bet jebkurai organizācijai arī domājot, es domāju, privātais sektors, ja mēs tā skatāmies arī, viņš jau arī visu laiku domā par darbības nepārtrauktību, jo principā, ja viņš nedarbosies, viņš negūs peļņu. Tā ir viņa pati būtība. Tur ir cita motivācija, bet viņi par to domā. Jā, mērķis var būt cits, bet principā, un pat varētu būt pat bieži vien privātais sektors vēl labāk ir izdomājis savu darbības nepārtrauktību nekā kaut kur varbūt kāds cits. Tas ir jāņem vērā. Labi, jautājums. Kādi iesācēji? Nav nekādi iesācēji mums te. Jautājums Aņai un Gai. Kāda ir jūsu pieredze runājot par plāniem, tātad par teoriju un par praksi? Vai ir kaut kas, ko, piemēram, klausoties Latvijas pieredzē, jūs sakāt, mums arī tā ir, vai mums vēl ir tas un tas, piemēram? Gai, Aņa? Should I? Go ahead. The translation comes a few seconds I know. Behind. No rush. Yeah, I think we have somewhat like similar ideas in that sense, but I think we also, because in Finland we have a quite long tradition with the security of supply and voluntary collaboration between companies and government in that sense. And now I hope that during this spring we are getting into force our new legislation for critical entities from the SIR directive. We don't still have it. October went, we know, but luckily it's soon going to be here. And I think from there is going to be a bit more regulatory things that companies need to take under consideration. But I think that
what you said was good, that we need to a bit like separate the ideas, even though the mechanisms are the same. But for example, the Finnish legislation for the normal companies, like our Rescue Act, it asks that you have to plan for the accident. So basically, the mandatory planning ends where the fire is put down, and what happens after that is on the responsibility of the company. And I think in that sense, it's really important that you understand the mechanisms of risk management, you know, your ISO 31000 and so on. So then you can like cover all these aspects with the same systems, even though you are speaking about different things. But you need to understand the importance of the business continuity. Because if you don't, then you just maybe end up like preventing accidents. And so you're planning not for the success, but for the disaster. Yeah, and both. Because as we all know, risk is also, it's a threat and opportunity. Okay. So you need to remember the both sides. Guy? I think there are several elements to this this question. First of all, the government must involve the businesses, because the businesses are much faster in React. And if the government gives them some incentive, they have the information, they have the capability to act and do this process much faster. Secondly, if you're talking about continuity, you can have the best systems of operation, but once a certain element of it is destroyed by a missile or attack, a terror or accident, then the whole house of cards may collapse. So it's very important that all the businesses, whether they are government-owned or privately owned, involved in this process. And I wanted to say that generally about the question, it's very, the first thing that is most important, and in Latvia I see that it's becoming an issue, is to act, is to do something, is to care about it and to make a process and go forward. You cannot have a civil defense act in 5 minutes or 5 days or 5 years. It's a long process. The government need to give a certain guideline to the businesses or to the civilians or whoever build a shelter, how to build it, make some kind of a guideline. Otherwise, you will find shelters that are not working properly, that are not safe for the people, and dangerous, actually. I can go on. I can feel that. Yeah, but we still have 4 more questions. So the question is, what is most important part coming from the theory, which are in the plans, to the practice? So do you have that? Do you have that experience, or what should be done, like 100%, the most important thing? First of all, there's no 100% protection. We have a lot of fancy fire protection equipment here, but we still have fire, and unfortunately we still have casualties from the fire. The civil defense aspect is more concerned. There's a nice quote saying that civil defense will not prevent the next war, but it will reduce its probability. Meaning that if you are prepared, it's less likely to have war and to have casualties from war. This is the first step to do, is to make this protection, and not to say we wait until we don't foresee any war in the next 5 years, so we don't need shelters. You need shelters to make sure that you won't have war in the next 50 years. Thank you. Labi, mēs dodamies pie nākamā jautājuma. Tad otrais jautājums. Jaunie riski un globālā ietekme uz ugunsdrošību un civilo aizsardzību. Tātad faktiski no katra no jums gribētu dzirdēt tādas, jūsuprāt, galvenās 1-2 lietas, kas ir tie riski un kā tie ietekmē ugunsdrošību un civilo aizsardzību. Vienalga atkarībā no tā, kas jums tuvāka joma. Lai mēs, varbūt mēs esam kaut ko palaiduši garām. Visiem ir it kā skaidrs, par ko mēs runājam, un tomēr. Kas ir tie galvenie jaunie riski un kā tas ietekmē ugunsdrošību un civilo aizsardzību, un varbūt arī kā notiek jau pielāgošanās šiem jaunajiem riskiem. Jebkurš? Labi, es sākšu varbūt no tāda civilās aizsardzības viedokļa. Tomēr jāsaka, ka iepriekš mēs savu civilo aizsardzību virzījām tieši uz katastrofām, ja mēs skatāmies katastrofu pārvaldīšanu kā tādu, bet tagad tas jaunais risks, ja tā var teikt, un viņš nav risks, bet tas ir karš īstenībā, vai hibrīda uzbrukumi. Īstenībā tas ir tas, kas ir jāliek elements klāt, kaut kur mums pārklājas varbūt tās uzdevuma atbildības, bet, piemēram, arī iepriekš, pa patvērtnēm mēs nebijām
tādu uzdevumu sev iestrādājuši vispār ne plānošanas dokumentos, ne likumdošanā. 2008. gadā tas tika pieņemts lēmums, ka mēs no šī aizsardzības veida atsakamies, un tagad viņš ir atpakaļ. Viņš ir atpakaļ, jo vienkārši ir mainījusies situācija. Ja? Tas tāds, es gribēju teikt, un tas nenozīmē, ka mēs nevaram izmantot citus pasākumus, un mums ir ļoti daudz citu pasākumu noteikti. Un patvērtne jau nav vienīgais aizsardzības civiliedzīvotāju pasākums. Tas ir tests, laikam, jā. Tā tagad lūdzu avots piesakās. Būtu izziņošana, ja jau būtu īstā, kā saka. Jā, ļoti svarīgi. Noskaidrojiet, no kurienes nāk šī skaņa, lai mēs ziņam, vai tas mums attiecas, vai tā ir tikai demonstrācija. Lūdzu. Tas nāk no stenda. No stenda. Paldies. Paldies. Jā, vēl viena, varbūt tas nav risks, bet, manuprāt, tas ir tāds izaicinājums, ja to var teikt, vai problēma. Tas ir informācijas pārsātinātība vispār iedzīvotājiem kā tādiem, jo ir ļoti daudz dažādas informācijas pieejamas publiski. Un bieži vien tiek runāts, ka kad ir viss cilvēkam ir jāizlasa un viss ir jāiepazīstas, bet būsim reāli dzīvē, tas tā nekad nenotiks. Kā ar to tikt galā? Ar to tikt galā vienkārši es uzskatu, ka principā iedzīvotājiem pati svarīgākā lieta, kas ir jāizdara, ir jāizlasa un jāiepazīstas ar bukletu, un viņš jāatkārto vairākas reizes. Buklets, kā rīkoties ārkārtas gadījumos, aizsardzības ministrijas buklets par to, kā rīkoties kara gadījumā. Ļoti īsi, mūsdienās viņam vēl ikdienā ir ikdienas informācija, ar ko ir jātiek galā. Viss, es uzskatu, ka tāds uzdevums, kas dažkārt publiski tiek teikts, ka cilvēkiem ir jālasa civilās aizsardzības plāni, ir aplams. Es tā uzskatu. Tas ir mans personīgais viedoklis. Cik lielāka iespēja, ka viņi izlasīs to bukletu, nekā ka viņi pieķersies kaut kam lielam? Ticiet man, neviens cilvēks neizlasīs 300 lapušu civilās aizsardzības plānu, kuru vēl saprast viņu īstenībā. Jā. Tas nav. Tāpēc tas buklets tiek taisīts maksimāli vienkāršs, maksimāli viegli uztverams. Un tas ir zinātniski pierādīts īstenībā, lai cilvēks atcerētos kaut kādas lietas un darītu automātiski, ir jāatkārto 21 reizi. Tātad 21 reizi mums buklets ir jāizlasa. Tad mēs tā automātiski atceramies, kā rīkoties. Un tas ir pats minimums, kas ir jādara. Jo vienkārši informācijas ir ļoti daudz, un tad mēs sākam putroties. Paldies tev. Jā, Gai. I fully agree. I think the education is very important. And I think what I've seen in other places is that educating the young generation, the kids in the school, in the systems, even in the universities, that's something that is available to educate a grown-up, to expect that everybody here will read now the civil protection booklet is something that most likely will not happen. There was a question earlier that you made, or I think somebody else made, about the fear of the people. Are you going to scare them by raising this issue? Well, the whole point of raising this issue is to prevent the panic that will happen in the case of the event, because this is the worst enemy. If you have a dirty bomb in any place, the dirty bomb does not cause much casualties, if any at all. The casualties will be in the panic around it. So people don't know what to do. If they are trained, if they understand, if they have protection shelters, if they have a room to go to, then there won't be panics. And one other thing about the emerging and the changing challenges, I think that nowadays 72 hours is not enough to prepare your shelter. Shelter needs to be ready now. You don't need to go to your shelter, you need to have a shelter. This hall can become as a shelter, and you close the doors and start filtration system, and it's a shelter that is ready now. Not we have to run to a shelter which is 1 kilometer away from here, because the threats are really changing. And we are not talking only about war, we're talking also about accidents or terror attack or natural disasters that can also affect us. Mm-hmm. Thank you, Guy. Again, I have to say, I think the same way. The fastest way to kill people's interest
in these matters is to provide too much unrelevant information. For example, back in the days, basically every emergency plan in Finland started with the information. It was quotes about the legislation, many pages, and then the really detailed information about shelter system and maybe a phone number for a fire chief who was retired 10 years ago and something like that. So nothing that was saying to the people that, okay, this is about your safety and this is about your security and so on. But I think that because we are living also, I would say that in times of constant hybrid warfare all the time. And in addition to that we have too much information to comprehend in this sense. So it's really hard to people to understand what is the most important one, what is the important message. And that's why we also made the leaflets, and I did my best to try to make it as short as possible. So because when you see it's big, you even don't start to read it. Yeah, and if you don't think that this is not about me and this is just something that authority says that you have to do, so it's not going through. But still, I don't think that we should think that, okay, people are not going to be interested, people are not going to read this. We need to take a positive approach in that. And we need to, as I said now it's the momentum for this, and now it's easy to get the message through. So we need to be there, we need to be awake in this, so it's not the wrong message that gets through. And it would be the panic message maybe that now everything bad is happening and now. Thank you. Gins, vai kaut kas piebilstams? Jā, pāris vārdus piebildīšu pie, kas tad ir tie modernie izaicinājumi varbūt, jā, viņus jau varētu daudz dažādus saukt. Un man pirmais, kas ienāca prātā, jā, pēc būtības šīs no fiziskās drošības tieši šīs dronu tehnoloģijas attīstās ļoti ātri, jā, un viņas var tikt izmantotas kaitniecīgiem mērķiem. Jā, līdz ar to mums jāskatās, kā paaugstināts bīstamības objektus aizsargāt, jā, kā kaut kādu informāciju paslēpt, jā, lai neredz, kur materiāli tehniskie līdzekļi izvietot vai kaut kas cits. Jā, tas būtu viens. Otrs ir, jau minēja par to kiberdrošību un kiberapdraudējumiem, jā, jo pēc būtības informatīvā telpa, par kuru mēs tieši šeit runājām, pieminējām, viņi balstās tieši uz to, ka, lai tehnoloģijas būtu drošas, lai varētu mēs komunicēt un nodot to informāciju cilvēkiem. Un tagad ir tāds tā kā bonus, ja tā var teikt, pateikšu, kas man liekas, kas ir šī laikmeta lielā problēma, ir sociālie burbuļi, kuros cilvēks dzīvo. Šeit ir profesionāļi vai tuvu profesionāļiem stāvoši cilvēki, kurus ikdienā ierauj tematikā par drošību. Bet liela daļa sabiedrības ir tāda, kas skatās video par kaķīšiem, sunīšiem, un tad vienā brīdī viņš pamostās vai ziņās sadzird kaut ko, un tad saka, bet neviens par šito nedomā. Ko šī auditorija nedomā par to? Tā ir viņa maizīte. Ja tā bet arī viņu burbulī varbūt ir kāds, kurš parūpējas, lai viņi par to nedomātu, vai arī sniedz informāciju, kurai nav nekāda sakara ar realitāti. Taisnība, un tur tā lieta, un tā mūsu loma, kā profesionāļiem, ir sagatavot, kā saka, īsi, kodolīgi, uzskatām to informāciju, ko tanī noteiktā sociālā burbulī iemest, un tas cilvēks kaut kā vismaz seko līdzi un tiek ievilkts. Jā. Te uzreiz automātiski nākamais jautājums ir par digitālajiem risinājumiem, kas nodrošina sabiedrības pasargāšanu, tehnoloģiju loma civilajā aizsardzībā. Un Aņa minēja arī tādu lietu kā hibrīdu karu, un viens no veidiem, kā šajā hibrīdu karā uzvarēt, ir vienkārši nomētāt cilvēku ar visdažādāko informāciju. Mēs skatāmies gan tajā pašā Krievijas propagandā ir 380 dažādi piedāvājumi vienam skaidrojumam. Trumps izdod vienlaicīgi 200 dažādus pavēles, lai nomētātu auditoriju ar tām 200 dažādām ziņām. Un cilvēku apjūk, un vienā brīdī viņš vispār kļūst apātisks, un vispār sāk ignorēt jebkādu informāciju, kas nāk, teiksim, no valsts vai no pašvaldības vai no speciālistiem. Ko darīt tādā situācijā? Tātad kā tikt tajos burbuļos iekšā?
Es pirmais pieminēšu, ko mēs arī mēģinām izkopt un darām, tas ir veidot uzticību caur noteiktiem saziņas kanāliem. Lai cilvēks zina, ok, pašvaldība komunicē man tur Facebookā, tur mājaslapā, plus vēl ir kaut kādi, teiksim, centri, kuros es varu iegūt informāciju. Vispārējais, tam man jāpārbauda. Uzticība pēc būtības, un mums jābūt redzamiem tādā informatīvā telpā nepārtraukti. Un turklāt negaidot krīzes situācijas, bet ikdienā. Jā. Labi? Jā. I want to add, and I agree that the communication from the municipality need to go, but sometimes politicians, you mentioned Trump and Putin, they like to rule by fear. But when you have the information, sometimes it does the other way around. For example, I bet that most of the people here don't know how many people died in Fukushima from radiation. The answer is 0. There was one person that worked at TEPCO that was inside the reactor, and he died 7 years after the event. Most people believe that you cannot even come close to Fukushima, and they are so afraid of nuclear industry or nuclear weapons because they don't know the facts. They don't know how many people in Hiroshima. There was a building 250 meters from ground zero that one of the only buildings was the post office. It was made of concrete, and there was 50% survivability in that building. It's knowledge that is not out there. People don't know it, and this is why they are afraid. So I'm not specialist about digital era, but information needs to be brought, and then the fear will go down. But will there be momentum, like Anya said? Now it's a momentum when people are interested in these questions. If they will be too calm, they will say, it's nothing. It's the government responsibility to make sure there is that momentum. To this, make sure that it doesn't stop. Martin gave an example about the shelter program that was stopped. So in Scandinavia, you have examples of countries that had a shelter program, very developed one, and stopped it about 3 decades ago. And now their shelters are not in good use. They are not in good condition. And you have the example of Finland that did it together with the population and the businesses and have an ongoing program. And Finland is safe. Mm-hmm. Okay. Vēl kas piebilstams? Es tikai vienu lietu vēl gribēju piebilst, varbūt tam jau, kas tika minēts arī. Protams, katrs cilvēks jau to savu pats burbuli veido īstenībā, kas tur viņam apkārt būs un kādu viņš informāciju saņems. Bet, personīgi es, piemēram, esmu izvēlējies kaut kādus 3 avotus, kuriem man nav jāpārbauda informācija īstenībā, un es pie viņiem pieturos. Viss pārējais arī nevajag pārbaudīt informāciju, jo jūs visu nevarēsiet pārbaudīt informāciju. Ja tur būs 200 apgalvojumi. Tur tas tikai lieka laika tērēšana, vienkārši ir jāatrod tie, kuri avoti ir uzticos. Un vēl ir viena lieta, manuprāt, ir vismaz Latvijā tiek veikta aptauja iedzīvotājiem, kādām institūcijām iedzīvotāji uzticās. Un īstenībā mēs varam paskatīties uz to aptauju, un tad īstenībā šajā visā kontekstā skatīties, kurai institūcijai uzticos un sekot viņiem īstenībā, izmantot viņu informācijas avotus. Ja jau visi daudzi uzticās, es domāju, sabiedrības locekļi, attiecīgi, tad tur jau kaut kāda ir bijusi tāda analīze apakšā tam visam, un to vienkārši var izmantot. Pēdējie pētījumi Eiropā liecina, ka pirmais uzticamākais avots ir rādio. Jā. Hard to speak when there's still voice in my ears, but I would add that it's really important to find the balance between trust and being a bit suspicious. Because in Finland, we have in our education system quite strongly that we try to teach our children to detect like the misinformation and critical thinking. Yeah, critical thinking, and it's something that as a teacher, I think that I need to do even more and more every day. And on the other hand, we have one of the highest rates when we rate how much Finns trust to authorities. Mm-hmm. We, for example, rescue services, it's up there. Police, we basically trust everyone. So that is also somewhat a risk. But still, that we trust in our society, we trust in our authorities, it's also the basis for our whole
safety and security of our society. So you need to balance these two, that you trust, but you still know what sources to use and so on, and don't buy everything. And now that is, I think, when we talk about individuals and civilians, and what is the most important thing is that we emphasize the trustworthy sources, and we are there, and we get that voice that needs to be heard. Yeah, and we saw how that lack of trust in authorities worked in the pandemic. So there was part of the society who did everything opposite on what government said. Yes. It was like 100% opposite, because I don't trust them, even if that would be good for themselves. Bet es domāju, šeit ir, mums nekad nebūs tāda situācija, kad 100% iedzīvotāju izmantos uzticamus avotus. Tas nekad tā nenotiks. Vienkārši no prakses skatoties, mēs ikdienā ar ugunsdrošību nodarbojoties, apmācot sabiedrību, mēs to redzam vienkārši, lai ko arī tu stāstītu, pat par ļoti vienkāršām liekām, es domāju, detektoru uzstādīšanu tādām, tur būs daļa naudas kāšana, tā ir neticīgo, daļa, kā saka, šaubīgo. Tas tā būs, bet mūsu uzdevums īstenībā, kā Gins teica, arī profesionāļiem visiem, ir maksimāli darīt visu, iedot to informāciju, cik nu vien varam. Tai daļai īstenībā, kas ir varbūt tie šaubīgie, kas varbūt domā, kur ir tā patiesība. Varbūt nevis patiesība, bet kur ir tas uzticamība un kā būtu pareizi. Redz, kur ir interesanti, ka mums ir 5. jautājums par ilgtspējību, un mums nepietiks laika, lai par to parunātu. Cik simptomātiski, ja tā padomā. Bet ir viena lieta, par ko mums jāpakost, ir parunāt, ir resursu pieejamība un arī piegādes ķēžu izturība vai noturība civilajā aizsardzībā krīzes laikā. Kā ir ar resursiem un piegādes ķēžu noturību? Pavisam īsi varbūt mēs varam pieskarties šim jautājumam. Kas ir tas, kas mums obligāti jādara vai jāņem vērā? Obligāti. Anja? I predict that one of the big themes in this field will be the circular economy in the security of supply. What? Circular economy. Circular economy. So how we reuse the resources, and also when it comes to materials, but also within the education and the knowledge, and how that is done. Because now many solutions, they are based maybe very long supply chains and things that, okay, we are going to buy that one. And now we have seen how, for example, war changes the material flows, and SURE directive is bringing new things to the table when you need assess the risks of your suppliers and so on. Mm-hmm. But I think that the possibilities of circular economy are going to be the ones that are discussed a lot in the future. All right, so you have also the answer on sustainability here. Yes, I included it here. All right. Finnish way to do things. All right, interesting. Yes, guys. Yes, I want to add about chain of supply as far as shelters. First of all, shelters need to survive for the whole scenario. Whatever event is a few weeks, months, it needs to survive for a long time. And I'm talking about filtration system and filter, not to be replaced in the middle. It's something that needs to be long term. And this needs to be verified by the local standard and very important. Second, the supply chain of the other, it's not just businesses, it's not just food, it's everything. If you can imagine in case of a war, if the traffic control of the traffic lights is not protected, and the people there is now an alarm, they have to run to the different shelter, and the control room is not protected, then you have chaos. So that's, I think, is related to your question of chain of supply, because not only goods but also services need to be ensured that the chain of supply continue, and there's always somebody that's there to control and manage it. Are you saying that it's possible to micromanage until that point of managing the traffic lights in case of crisis? Of course, not only that I think it's possible, I know it's possible. There are many countries that do it. If we take an example of Israel, for example, Israel, it used to be that the army will take over in case of a wartime
on all the municipalities, but the army doesn't understand the municipality, doesn't know where to turn on the water or whatever it needs to do. So each municipality has a control room in the basement, in the same building, in the same equipment, same people, with the army and the rescue forces support, and they controlling the municipality during the time. It's done in the municipality, done in the electric company, because if you're out, somebody need to be there and need to switch on the lights and all the other services that are supplied. All right, thank you. Es tikai gribēju pateikt, noteikti viena no būtiskākajām lietām ir privātā sektora un publiskā sektora sadarbība un privātā sektora īstenībā integrēšana plānošanas dokumentos un visos šajos procesos. Jo bez viņiem īstenībā šīs piegāžu ķēdes, ja mēs tā skatāmies, nedarbosies. Un vēl viena lieta, manuprāt, kas jau pierādījies ir tādās lielās krīzēs, kad mēs runājam par resursiem, ir nevalstisko organizāciju un brīvprātīgo iesaistīšana. Tas ir ļoti liels sabiedrības resurss, kur ir gatavi iesaistīties, noteiktus uzdevumus pat īstenot, ko resursu pietrūks valstī un varbūt pat pašvaldībai. Kas šobrīd notiek šādā ziņā? Šobrīd mēs esam arī izmainījuši savu likumdošanu. Esam iestrādājuši to, ka pie pašvaldību civilās aizsardzības komisijām tā ir galvenā platforma, lai sāktu diskusiju ar nevalstiskajām vispār organizācijām. Tas ir viens. Un tādējādi veidotu tīklu īstenībā pie apmācībām, pie mācībām īstenībā, kad mēs jau saprotam, kas vispār mūsu teritorijā par nevalstiskām organizācijām atrodas un tā tālāk. Un tagad ir arī jauns īstenībā konceptuālais ziņojums attiecībā uz valsts materiālo rezervu veidošanu izstrādāts, kur tieši tā pieeja ir, ka valsts materiālās rezerves mēs runājam par spēju, un tur ir neatņemama sastāvdaļa privātajam sektoram, kurš ikdienā īstenībā nodarbojas ar kaut kādu noteikta pakalpojuma sniegšanu. Viņš ikdienā to dara, un tas vienmēr valstī būs lētāk, izdevīgāk sadarboties ar privāto, pat viņam samaksāt šo īri, lai pēc tam īstenībā, kad nonāk krīze, tad mums ir tas resurss no sākuma. Ir uzticami, tomēr privātais domās par izdevīgumu, piemēram, es esmu rezervējis, piemēram, kaut kādus degvielas daudzumus, bet krīzes situācijā viņas nevar vienkārši piegādāt. Tāpēc jau ir līgumi, ko mēs noslēdzam ar privāto, un mēs jau arī maksājam privātajiem īstenībā. Nevis tā, ka mēs gaidām kaut ko. Mēs viņam maksājam arī šodien īstenībā par to, ka viņam ir tā rezerve. Tikai tas, ko pieminēja arī, mazliet varbūt tā ekonomika un biznesa mazliet šobrīd ir cits ir iekšā un viss ārā. Nekāda nolikta nav, bet ir arī privātais sektors, kuram ir, vai kurš domā īstenībā par tādu kaut kādu uzglabāšanu, un tad tas ir tas, kurš varētu pieteikties īstenībā šādos iepirkumos, un ar viņiem mēs veidot arī šīs spējas kopējās. Jo viņiem ir visas zināšanas īstenībā, viņi tikai jāizmanto, jāiesaist. Paldies. Noslēgums. Ko mēs vēl neesam pateikuši? Kas noteikti šajā diskusijā vēl būtu jāpasaka šeit klātesošajiem? Aicinājums rīcība. Call to action. Es teiktu, jūs par ilgtspēju runājāt. Ziniet, ilgtspēja sākas ikdienā no mums pašiem. Ja mēs ikdienā, piemēram, tāds jautājums kā atkritumu šķirošana, bet ja mēs to ikdienā pie sevis nedarīsim mājās, mēs nekad to nepārnesīsim uz organizāciju, uz pašvaldību vai uz valsti, ja mēs to paši nedarīsim. Tikai tā veidojas īstenībā ilgtspēja, un mēs par to domājam, un mēs to gribam īstenot ikdienā. Ja mūsu bērni neuzsāks to, tad mēs paši arī nemājam. Mums pašiem ir jāuzsāk. Labi. Guy? I agree that you have to do it at home, but I think in some way you cannot count on the civilians to lead the initiative. They bring the subject up, but to make it for the mass population, you need to do the things yourself. And there is simple things that are possible to do. If you don't have a state regulation, and I'm talking about the shelters segments, then you can do incentive to make a shelter on private shelters. And the government can give it some kind of incentive, not always financial ones. You can modernize the old shelter. We have a workshop at 2:30 talking exactly about how to modernize old shelters that exist in Latvia, and there's not a few that are existing. So it should be government or municipality driven? Yes. Okay. Yep. I would say that in general, like risk management philosophy should be like a civic skill, how to say that we all, whether we are like citizens or volunteers or municipalities or whatever, like in our everyday life, we had some basic knowledge and basic skills to identify risks and
more specifically like recognize what are the causes and the actual consequences. And it applies to everything from business continuity, from the things we do at home and take the trash out and stuff like that. But that is something I hope that everyone takes. So you're talking that everyone should have this as a skill? Yes, as a basic skill. Mm-hmm. Bet ir ļoti vienkāršas īstenībā riska novērtēšanas metodes. Tur nevajag būt nekam sarežģītam, vajag vienkāršāko paņemt. Un to var ļoti viegli iemācīt īstenībā riska novērtēšanā, jo ir ļoti daudz metožu. Saprotu, kur mēs vispār atrodamies šobrīd. Tas ir ļoti vienkāršas metodes, ko mēs varam jebkuram cilvēkam iemācīt. Mums nevajag matemātiskus aprēķinus un tagad visus, kā saka, ar augstākajiem matemātikas paņēmieniem to darīt, bet ir ļoti vienkāršas riska novērtēšanas metodes, kā es pilnīgi piekrītu, ko var vienkārši iemācīt, un tas tev noderēs vienmēr, jebkurā situācijā īstenībā. Ar to arī sākt. Es negribu izklausīties kā Tonijs Robins, ja? Bet ņemot vērā, bet ņemot vērā, ka šī auditorija profesionāļi lielākoties, man liekas, par 95%, tad mans call to action varētu būt aptuveni tā: daram visu iespējamo, lai aiz mums pasaule paliktu drošāka un labāka. Paldies! Thank you! Paldies, Aņa, Gai, Gīns, Mārtiņš, paldies!